Par jauniem interaktīviem Samsung ekrāniem, kuri bija uzstādīti šodien galvenā ēkā 127. telpā, 217. telpā, starp citu 217. telpa papildus ar webkameru priekš tiešsaistēm. Un inženieru fakultāte 111., 113. un 118. auditorijā. Ieslēdzam kā parasti, kā mājas televizoru. Ir arī pults. Jā. Sākumā varētu būt šis te Android ekrāns redzams, bet varam viņu vienkārši atbloķēt un jau pēc noklusējuma būs saslēgums ar datoru, kas atrodas auditorijā. Un varam sākt darboties. Jā, ekrāns ir skariņu jūtīgs, tad tas nozīmē, ka varam no šejienes darbināt savas mīļākās programmas, varam rakstīt un izmantot kaut kādas lietotnes, ko esam pieraduši izmantot. Piemēram, inženieru fakultāte ir Smart Notebook priekš lekciju vadīšanas. Jā, un tad mēs varam uzreiz šajā paša lietotnē izmantojot rakstam rīkus, kuri ar magnetu mums turas šeit viena puse, tie tāda zīmete, jā. Un otra puse, jā, varam sākt zīmēt. Zīmēšanas rīks mums šeit augšā. Atkarība, ko jūs izmantosiet, jā. Un var darboties šāda te veida. Tā, protams, var zīmēt arī ar pirkstu, kam patīk, jā, nav obligāti ar rakstam rīku. Kas vēl, jā, ir iebūvētas skandas, respektīvi var izmantot priekš atskaņošanas audio video.